Labdien! Šodien mēs esam atkal tiešā ēterā, un šodien ir unikāls raidījums, tāpēc, kad mēs prezentēsim to, pie kā mēs esam strādājuši jau pēdējos 2 gadus. Bieži vien ir tā, ka tas darba process paņem tik daudz laika, un te gribās vienmēr ātrāk pabeigt, bet bieži vien tiem darbiem ir tā, ka viņus vajag izdarīt kārtīgi, lai tas rezultāts būtu rastu gandarījumu. Un tieši tāpēc mēs esam praktiski finiša taisnē. Mēs esam strādājuši pie jauniem produktiem un gribēju pastāstīt, kad mēs paplašam savu sortimentu, jo, kā jūs zināt, mēs pēdējos 3 gadus ļoti aktīvi nodarbojamies ar muguras sāpju ārstēšanu. Un man liels prieks, ka ļoti daudz pacientu, kas izmanto akupresūras 8 kāju, ir fantastisks labs atsauksmes, mugura mazāk sāp, jūtās labāk. Un mēs param nākošo soli, jo bez muguras sāpēm arī citas sāpes. Un, līdz ar to mēs pievēršamies arī citām locītavām. Un šodien es gribēju bišķīt pastāstīt smalkāk par citām patoloģijām, kas visbiežāk arī traucē cilvēku ikdienu un aktivitātes. Un tas ir viens no biežākajām arī sāpēm, tas ir sāpes ceļos. Un sāpes ceļos var būt jebkurā vecuma grupā. Ir pacienti, kuri gados veci, kuriem sāpes ir hroniskas. Ir arī jauniem sportistiem, ir sāpes, kas ir pārējoši vai pie lielākām vai mazākām slodzēm. Un, lai saprastu, kas tad ir pa iemeslu tām sāpēm, tad šodien mēs pārrunāsimies bišķīt pa anatomiju. Kā tas celis ir uzbūvēts un kas tad tur īstajā celī var sāpēt. Un tāpēc man liels prieks, ka jūs esat pievienojušies. Līdz ar to jums būs jaunas zināšanas, un jūs sapratīsiet, kā uzbūvēts ir celis un kas rada celī sāpes. Lai vieglāk būtu saprast, es speciāli sagatavoju dēli un zīmēsim, tas ir augšstilba kauls, ja, un šitas ir apakšstilba kauls. Šitas ir, es uzrakstīšu varbūt tā, kā mēs rakstām latīniski femur, un šitas ir tībija. Tībija, tā ir tas lielākais apakšstilba kauls, bet apakšstilbu veido 2 kauli, un te pašā maliņā ir tāds kauliņš, kas saucās fibula. Un, protams, kas ir interesants ceļu locītā, atšķirībā no citām locītām, viņiem vēl papildu kauliņš. Un tas papildu kauliņš ir patella. Tā, es varbūt arī zīmēšu viņu zilu, lai mēs zinātu, ka kauli mums ir zīmēti zilā krāsā. Ja? Tātad šitā ir patella. Un šitā ir fibula. Fibula ir mazais kauliņš, kas ir pārsvarā ceļa locītavai ārējās pusēs. Ja jūs pataustīsiet šeit būs vienmēr fibula. Iekšējā malā būs tībijas maliņa. Tātad, kā mēs īstenībā celi, lai mums būtu vieglāk orientēties celī, mēs bieži vien apzīmējam puses. Un medicīnā mēs puses atzīmējam nevis tā ārējā, iekšējā puse, bet tās mēs atzīmējam laterālā un mediālā puse. Ja? Tātad laterālā puse, es uzrakstīšu laterālā puse, laterāli, un šitas ir mediāli. Diāli. Un, lai mēs vieglāk atcerētos, tad es rakstu vienāds iekšpuse. Puse, un šitā ir ārpuse. To, ko es redzu ārpusē. Tad tagad mēs zinām, ka ceļu locītā veido vairāk kauliņu. Kas ir ļoti svarīgi? Starp kauliņiem ir skrīmšļi. Kāpēc es viņus šeit nezīmēju? Tāpēc, kad ja mēs taisam klasisko rentgena bildi AP projekcijā, priekšējā mugurējā, mēs varam redzēt, ka šie kauliņi stāv gaisā. Bet īstenībā tā tas nav. Īstenībā, kāpēc viņi stāv gaisā? Tāpēc, ka skrīmslis rentgenā ir caurspīdīgs un viņu nevar redzēt. Un ja mēs skatītos dabā, tad šis kauliņš iet vēl uz priekšu un šeit veidojās tāda skrīmšļa kārtiņa. Teiksim tā, kā mašīnai ir iepām protektors. Ja? Un šeit arī augšējam femur, ja, ir tāda skrīmšļa kārtiņa, kas šeit veidojās, ja, un pārklāja. Ja? Tātad šitas ir tas skrīmslīts, kurš viens gar otru kustoties
kustās, un viņu galvenais uzdevums, lai virsmas būtu ļoti līdzens un slīdētu. Tā kā, kad mēs skatāmies uz jaunu cilvēku celi, tad skrimši ir ļoti, ļoti līdzeni, viņi ļoti labi slīd. Tad tās ir virsmas, kas savā starpā saskarās. Bišķīt pastāstīšu, kas var būt par vienu no galvenajiem iemesliem, kāpēc tas cels var sāpēt, tas ir artrozes. Varbūt es te rakstīšu arī iemeslus, kāpēc viens no biežākajiem artroze. Artroze. Ko nozīmē artroze? Tas nozīmē, kad skrimšļa virsmas ir bojāts. Un tas notiek divu iemeslu dēļ. Galvenie divi iemesli. Viens iemesls ir, kad cilvēks noveco, izmainās asinsriti, ja, un skrimslis tīri mehāniski veidojās sliktāk apasiņošana, un viņš ar laiku gan nodilst, gan izveidojās bedrītes, kas vien gar otru trinoties, izveido nelīdzenu skrimsli. Un skrimslam trinoties, viņš viens gar otru, tā kā smilšpīrs, abas pusītes notrina. Un līdz ar to sākās sāpes dēļ tā, kad virsma nav līdzena un slīdēšana nav plastiski. Tātad artroze var būt šeit, kad skrimslēs varbūt paņemšu citu zīmējumu, tagad to bildi, ja? Kad artroze, ka var būt skrimslī kaut kādi bojājumi. Ja? Un īstenībā bojājumi var būt ne tikai gados veciem pacientiem, bojājumi arī var būt gados jauniem pacientiem. Un tās bieži vien ir traumas, tie kritieni, kas var būt, vai kaut kādas sporta traumas. Tas ir viens, kas rada tādas hroniskas sāpes. Bet, ja runā par traumām un sporta traumām, tad, protams, tas vairāk attiecās uz gados jauniem pacientiem. Mums jāatceras viena lieta, ka bez skrimšļiem un kauliem, kas veido ceļu locītavu, ir arī tie saucamie meniski. Ja? Un es paņemšu tagad varbūt vēl kādu 3. krāsu, 4. krāsu melnu, un es uzīmēšu, ka vienā pusītē ir tādi kā pusmēneši. Viens pusmēnesis, ja, un otrs pusmēnesis. Ir divi. Es uzīmēšu, ka vienā pusītē ir tādi kā pusmēneši. Viens pusmēnesis, ja, un otrs pusmēnesis. Ir divi saitītes, tā saucamās krusteniskās saites. Ir priekšējā krusteniskā saita un mugurējā. Un viņas iet X burtiņā, ja, un neļauj celim staigāt. Līdz ar to pie fiziskām slozēm celis ir stabils. Kas, ja runā par saitēm, vēl ir papildus saites, kas ir tā saucamās kolaterālās, kas locītavu notur arī vietā. Līdz ar to locītavu notur priekšējā mugurējā saite un arī sānu saites. Ir vēl papildus saišu aparāts, to es pastāstīšu, arī, kad saitīt, kas savieno pateles kauliņu ar šādu šeit tādu izvirzījumu, tas saucās tuberositas stībī, to var notaustīt priekšpusē. Tā kā redzat, struktūras ir diezgan daudz un diezgan sarežģīts, ja? Un tad sāpju iemesli var būt dažādi. Pirmais mēs runājam, tās ir artroze. Kad skrimslīts ir bojāts un skrimslis rada sāpes. Tas ir viens. Otrs iemesls, kas var būt pa iemeslu, gados jauniem pacientiem var būt, ka tās varētu būt menisku plīsumi. Ja? Tad es uzrakstīju artroze, un otrais ir menisku plīsumi. Menisku plīsumi. Varbūt viens vai otrs puses menisku plīsums. Lai to vieglāk konstatētu, jātaisa ir magnētiskā rezonanse. Ja gribam redzēt artrozi gados veciem cilvēkiem, tiem rekomendējam sākt ar rentgena bildi, lai varētu redzēt, vai locītavas virsmas paralēls, lai nav sašķiebies celis un būtu pareizi as. Ja runājot par gados vecākiem pacientiem un par ceļu problēmām, bieži vien ir tā, ka skrimslis nenodilst vienmērīgi abās pusēs. Un bieži vien viena puse nodilst ātrāk, otra puse nodilst lēnāk. Un tas ir līdzīgi kā mašīnas riepām. Kad bieži vien jūs varat skatīties, kad iekšpuse vai ārpuse mašīnas riepai ir vairāk vai mazāk nodilus. Un tieši tāpat arī šeit var viena puse nodilt vairāk un otra mazāk. Un tad bieži vien izskatās rentgenā, ka mēs skatāmies bildīti, šeit tas pats femurs tik samazināts, ja, un var redzēt, kad, piemēram, tā tībija atrodas šādi. Ja? Un ko tas nozīmē? Kad šeit vēl skrimslīts ir,
bet šeit ir nodils. Un tieši tāda pat var būt arī otra situācija, ka viņš ir sagāzies uz otru pusi, ja, un kad ir nodilus iekšējā mala. Visbiežāk, ja runā par skrimšu nodilumu gados veciem pacientiem, biežāk nodilst iekšējā mala un izveidojas tā saucamā vārus deformācija, kad celīši paliek tā kā izgāzušies O veidā uz ārpusīti. Ja? Tā ir vārus deformācija. Ir arī deformācijas veids, ka pretējā pusi izdilst, tad izveidojas valgus, jeb X veida kājas. Tad ir O veida kājas un X veida kājas atkarībā no tā, kurā pusē vairāk skrimstas nodilst un kā tie ceļi sāk deformēties. Tas ir viens. Ko es gribēju pieminēt? Tā kā pa ceļiem mēs runājām par anatomiju, arī par saslimšanām, lai paliktu intriga par jauniem produktiem, es parādīšu pašās lekcijas beigās, un mēs izrunāsim, kā šīs visas problēmas, kas visbiežāk arī ir mūsu pacientiem, kā viņas var ārstēt un kā izstāst tie jaunie produkti. Tāpēc tas ir unikāls raidījums, kur mēs gan izanalizēsim ceļu problēmas, gan kāds viņas varēs ārstēt. Protams, produkti pašlaik vēl nav pieejami, bet viņi tuvākā laikā būs, un tāpēc mēs gribam jau viņiem sākt iepazīstināt. Tas ir viens. Par deformācijām mēs runājam, par menisku plīsumiem arī. Un menisku plīsumi arī bieži vien var kombinēties arī ar krustniskās saites plīsumiem. Ja? Un tas jau ir daudz nopietnāk. Ja vēl bojāt krustniskā saite, tad bieži vien celī parādās nestabilitāte. Ja? Un tad gan ir jādomā par ķirurģisku ārstēšanu. Gados jauniem cilvēkiem tā ir krustniskās saites rekonstrukcija. Ja? Visbiežāk tā ir priekšējā, ir arī mugurējās krustniskās saites. Kas vēl var būt pa iemeslu sāpēm? Tāpat kā es teicu, kad ir nodilums skrimšļa virsū, kur saskarās femurs ar tībiju, jeb augštilpu kauls, apakštilpu kaulu un nodilst tā locītava virsma. Tieši tādas pašas locītavas virsma ir patellai. Tas ir tam mazajam kauliņam, kas mums ir ceļa priekšpusītē. Ja? Un patella, viņa slīd uz augšu, kad celīte saliec augšā lejā. Un te ir speciāls tāds trakts, pa kuru viņš staigā. Ja? Un arī patela ar laiku sāk nodilt, ja? Un sāk parādīties tāds patelas sāpes. Un kā sāk staigāt, tā pacients saka, ka viņam tas priekšējais kauliņš sāk sāpēt un rada diskomfortu. Ja? Labi, pa meniskiem mēs izrunājām. Un nākošā lieta, par ko jārunā, ir bieži vien ir arī sāpes, kas saistīts ar kolaterola saišu pārslogošanu. Ja? Var viņi būt gan pēc traumām, gan arī veidojoties deformācijām, varbūt arī sāpes. Tā, mums ir arī jautājumi. Jautājums, kāda diagnostika būtu precīzāka, lai noteikti sāpes ceļos? Jā, ja pacients ir gados vecs pacienti, tad es sāktu ar rentgena izmeklējumu. Tas ir AP un LL rentgens, kas ir visvienkāršākais, var uztaisīt jebkurā poliklinikā ģimenes ārsta nozīmējuma. Ja, protams, pacients ir gados jauns, 20, 30, 40 gadi, tad es, protams, runātu, ka tā būtu, protams, magnētiskā rezonance. Jo iespējamība, jo rentgenā mēs neredzam menisku plīsums. Ja? Magnētiskā rezonance mēs redzam. Tas ir viens. Un otra lieta, mums jāsaprot arī viena lieta, kad meniski ar laiku arī noveco tāpat kā skrimšļi. Un, ja mēs gados vecam pacientam uztaisam magnētisku rezonanci, teiksim, 80% mēs varam redzēt arī tādu ierakstu, kad deģeneratīvs menisku plīsums. Tas nozīmē plīsums, kas radies dēļ vecuma. Un šos meniskus īsti operēt nevajag, jo jauniem cilvēkiem tā ir tāds operācijas kā artroskopijas, liek iekšā kameru, skatās, tos meniskus šuj tagad klāt. Gadījumos, ja viņš ļoti noplīs un viņš nav piešējams apakaļ, tad viņas ņem ārā. Bet gados veciem pacientiem šīs artroskopiskās operācijas bieži vien arī var pātrināt artrozes problēmas nākotnē. Tad, ja gados vecs pacientam mēs taisam rentgenu, ja, un ja gados jauns pacients, tad taisam magnētisko rezonanci. Rentgens AP un LL projekcija, bet ir vēl tāds skyline view, ja, kad celīte saliec 45 grādos, ja, un skatās tieši kā tā patēle izskatās attiecībā pret to gropīti, kur viņai jāiet. Ja? Tā ir patēle. Tas ir vēl speciāla projekcija, bet to jau tad nozīmēs traumatologs, un tad jau tas jau ir tāds smalkāk izmeklējumi, kas ir domāti celim. Jā, iemesli dažādi. Ja? Tā kā tur jāskatās. Vienu lietu, ko var arī palpatori, jūs varat arī pataustīt un saprast, kur vieta ir tā sāpīgākā. Ja jūs velkat ar roku pa disku spraugu, ja, tad locītavu spraugu,
un jūtat, kad iekšpusē, ārpusē sāp, ja, tad iespējams, ka tie var būt meniski, ja, vai arī artroze. Tad tie ir galvenie iemesli, ka mums jāsaprot, ka katrai vecuma grupai ir savs izmeklējuma veids. Tā, kur mēs palikām? Jā, mēs parunājām, ka ir daudz dažādas struktūras, un katra struktūra var radīt sūdzības. Un katrā vecuma kategorijā tās sūdzības ir dažādākas, ja, un arī ārstēšana ir dažādāka. Ja mēs runājam par gados veciem pacientiem, kuriem sākušies artroze, tas artroze ārstēšana samērā grūts process, un tāpēc tie rezultāti nevienmēr arī ir labi un apmierinoši, jo sāpes ir hronisks, viņas līdz galam noņemt nevar, pacienti ilgstoši lieto atsāpināšanas zāles, un tad mēģina dažādos veidos viņiem palīdzēt. Un viens no veidiem, ko dara tā saucamās blokādes, ir dažādas blokādes. Tagad ir plazmas, ja PRF injekcijas blokādes, tad ir hormonālās blokādes, tad ir visādas citādākas blokādes, eļļojošās. Un kādam tas palīdz, kādam nepalīdz, jā, un gala rezultāts tā ir endoprotezēšana. Jā, bet bieži vien ir tā, kad atnāk pie doktora pacients un tā artroze ir neizteikta. Ja viņi, teiksim, sākotnējā stadijā, un izmaiņas tajā kaulā nav tik liels un skrimslī, bet pacientam izteikti sāpes ir un pastaigāt nevar, viņš klibo. Un tas ir iemesls, kāpēc mēs arī izstrādājam jaunus produktus tieši ceļu locītājai, ja, lai uzlabotu mikrocirkulāciju, jo mēs runājam, ka akupresūras elementi uzlabo mikrocirkulāciju. Un līdz ar to uzlabojas mikrocirkulācija, pienāk jaunas vielas, kas apasiņo un samazinās sāpes un pacientam vieglāk staigāt. Tā kā šis ir jauns produkts, pilnīgi jauna filozofija, kā ārstēt ceļus, jo lielākā daļa no ortozēm, kas ir domātas ceļiem, viņas ir domātas, lai tevi fiksētu, lai tas ceļs nekustētos, ja, bet problēma jau nav tās ierobežot kustības. Vajag uzlabot apasiņošanu, un tas līdz ar to mazina arī sūdzības par sāpēm. Tā kā par to produktiem mēs vēl lekcijas beigās runāsim, un jā, varbūt kāds vēl jautājums. Vai ar potītēm ir kaut kas līdzīgs? Jā, pa potītēm, jā, mums bija ļoti aktīva viena skatītāja, kas uzdeva jautājumus par potītēm. Pa potītēm ir bijis šī cits stāsts. Potītēs lielākā problēma, kāpēc tās sāpes ir, visbiežāk tās ir saistītas ar saitēm, jo ļoti liels spēks iet caur pēdas locītavu, un pēdas locītava bieži vien ir pārslogota, ja, un sievietes bieži vien staigā uz paaugstinākiem papēžiem, tas dod papildus, varbūt arī kāds mikrotraumas, un tur ir jāskatās. Ja. Vislabākais potītēm gan ir uztaisīt magnētisku rezonanci, jo bez saišu aparātu tur iet arī cīpsls, ja, un tās arī var iekaist un radīt tādu hronisku sāpju, jo tā problēma tas, ka no potītes piedalās arī atspērienu kustībā, ja, un līdz ar to viņam liela slodze ir, un ja ir daudz staigā vai kustās vai kaut ko sporto, ja, tas rada papildus slodzes. Tā kā pa potītēm mums to produkts arī, un tas būs nākošais, jo mēs ejam pa segmentiem, lai arī jums būtu vieglāk saprast, ja, un arī pacienti varētu visu to iegādāties, un mēs varētu arī to saražot visu. Jo tas viss ir ļoti sarežģīti konstruēts, ja, lai dabūtu maksimāli efektīvākos rezultātus. Jā, ja runājam pa saišu aparātu, ko es vēl nepieminēju, kad bieži vien sāpes var būt, kā es teicu, iekšējā vai ārējā malā, un bieži viņas lokalizējās tieši, kad, ja mēs sadalām sāpju lokalizācijas, tad viņas varētu sadalīt 4 daļās. Tad sāpes, kas no patēles iet uz augšu, sāpes, kas iet no patēles uz leju, sāpes, kas iet no patēles uz ārējo malu, un sāpes, kas iet uz patēles iekšējo malu. Un bišķi pastāstīšu, kāpēc šis sadalījums ir tik svarīgs. Tāpēc, ka šis sadalījums mums palīdz saprast, kur varētu būt problēma un kā viņu ārstēt. Tātad, ja sāpes iet uz ārējo malu vai iekšējo malu, un pacients ir gados jauns pacients, tas nozīmē, visdrīzākais problēmas būs meniskos. Tad jātaisa magnētiska rezonanci, jāstāsta, vai nav menisku plīsums. Ja? Visbiežāk menisku aizmugurē ragi plīst, teiksim, meniska aizmugurē daļa plīst.
Tad, ja sāpes no kauliņa iet uz vienu pusi, uz otru pusi, pacients ir gados jauns, tas nozīmē, ka visdrīzākais problēmas var būt ar meniskiem, jātaisa magnētisko rezonanci. Ja sāpes gados veciem pacientiem iet uz vienu vai uz otru pusi, un ja tas cels var redzēt, ka viņš vizuāli sāk deformēties, visdrīzākais problēma ir artrozē, kad skrīmslis šajā vietā dilst, ja? Meniski jau, protams, arī būs ieplīsuši, bet šeit mēs taisam rentgenu un skatāmies, ko darīt tālāk. Tāpēc šiem pacientiem, gados veciem pacientiem, kam ir sāpes ārēji iekšā malā, mums ir speciāls produkts ar akupresūras elementiem, kas uzlabo apaseņošanu tieši tībijas apakšējā daļā un samazina sāpes. Otra lieta, kur sāpes var iet, tas ir uz leju. Kāpēc? Tāpēc, kad patela un no pateles piesprāst pateles saiti pie tādas tuberositas tībī. Tas tāds izcilnīts, ko var sataustīt ap pirkstiem. Un bieži vien tā kā pie šī kauliņa tībijas daļas piestrādās liels muskulis, tad spēks, kas caur šo saitīti iet, ir ļoti, ļoti liels. Un šajā piestrādāšanās vietā bieži vien rodās iekaisums, sāpes, ja, un diskomforts. Vēl, protams, pati patela var sāpēt. Tas mēs runājam, kad artroze, vai arī bieži vien ir tā, ka var redzēt, ka tas celīt, ka jūs liecat celīt, tad klikšķi noskrien tas patelas kauliņš uz sāniem. Tas nozīmē, ka tā trajektorija īsti nav pareiza, un tas ceļš nav pareizs. Un ejot laiku, var būt arī tas patela piedilti, ja, un parādīties arī sāpes. Tāpēc, ja jums ir simptomi, ka tas patela saitīta, tā patela kustoties pārlec, tad jāiet pie speciālis, jāstāsta, vai tā patelas pozīcija vispār ir pareiza celī, jo bieži vien viņi var atrasties nepareizā pozīcijā, un tas radīt to pārlekšanas sajūtu. Un, protams, kad vēl sāp iemesls, varbūt pats muskulis, šeit piesmēs liels muskulis, quadriceps femoris, kas izraisa milzīgu spēku, lai mēs varētu gan iztaisnot celi un noturēt savu organismu, teiksim tā. Tā kā jāsaprot, kur tā sāpe lokalizējās, un ņemot vērā šos faktorus, tad pieņemt arī, kā viņus arī ārstēt. Ja? Jautājums, kādēļ saliecot celi, tas ieķēras un tikai ar sāpēm to var iztaisnot atpakaļ? Jā, te var būt divi iemesli. Ja gados jauns pacients, bieži vien gados jauniem pacientiem ir arī meniski plīsumi, ka varbūt viņi pat arī nezina. Viņi jūt kaut kāds diskomforts ir, un bieži vien arī tas menisks var būt kaut kur ķīlēties un neļaut tam celim iztaisnoties. Ja? Un otra lieta, tā ir tā patela, pa ko es runāju, ka bieži vien viņa ir nepareizā pozīcijā, un tad, kad tu viņu sāc taisnot vai saliekt, ja, viņa var nolēkāt un to sāp arī radīt. Tā kā iemesli var būt dažādi, un tad jāskatās jau daudz smalkāk, tāpēc jāuztais papildus izmeklējumu, lai saprastu, ja, jo tā vienkārši tur var būt ļoti daudz visādas patoloģijas. Vai var pastāstīt par Šlātera sindromu? Jā, Osgood-Šlātera simptoms, tas īstenībā ir pārsvarā tikai bērniem, un pārsvarā tas arī notiek teiksim, pusauģa vecumā, kad bērni paliek aktīvāki un provocējušs faktors tur ir sports. Un tas ir tas kauliņš, pa ko es runāju. Šis tas tuberositas tībija kauliņš, es te mēģināšu viņu kaut kā iekrāsot, Osgood-Šlāters, šitas te tas kauliņš. To var bērnam ļoti labi iztaustīt, ja? Šlāters, ja? Un šitas kauliņš, kur viss tas spēks piestiprinās. Un tā kā kauliņi bērnam ir mīksti, ar laiku parādās liela slodze, un šajā vietā ir augšanas zonas. Un tās augšanas zonas tiek ļoti daudz stiepts, un viņas vienkārši rada sāpes. Nekas slikts nenotiks. Ārstēšana ir samērā vienkārša. Pats vienkāršākais ir noņemt vienkārši no sporta. Uz kādiem 2-3 mēnešiem un samazināt tieši aktivitātes, kas saistīts tieši ar skriešanu, lekšanu, pietupieniem. Tas mazinās slodzi apakšējā daļā, ja, un veicinās augšanas zonas nostiprināšanos. Protams, ir pacienti, kas to neievēro, tad varbūt, teiksim, tas kauliņš ar laiku izaugt lielāks un tāds kā vizuāls defekts. Bet kopumā tas ir tikai, kamēr bērni vai pusauģi aug, tad, kad sasniedz pilngadību, šī problēma pazūd un sūdzības praktiski pāriet.
ko iesākt, ja ir pēkšņi sācis krakšķēt celis? Jā. Pirmkārt, vajag uztaisīt izmeklējumu, saprast. Jo tas, kad sāk krakšķēt celis, jāskatās, vai nav tā artroze. Jo tas ir iemesls, kad gludās virsmas vairs neslīd viena gar otru un rada to krakšķoņu. Bieži vien arī parādās papildus piepampums, jeb sinovīts celī. Un tās ir pirmās pazīmes, kas nozīmē, ka celīm, ceļa skrimslim vai kāds no ceļa struktūrām ir bojāts. Jo mūsu organisms nevar pateikt, kas viņam īsti ir, kas viņam sāp. Un tāpēc ir tie mehānismi, kas parāda mums, ka kaut kas nav kārtībā. Ja? Un viens no mehānismiem ir tas, kad sākās kustība izmaiņas vai krakšķēšana, tas ir numur 1. Otrs, kad sāk celis piepamt, tas veidojas tas sinovīts. Ja? Un trešais, protams, tas ir sāpes. Ja? Un ja tas viss ir kopā, tas organismam to ziņu, draugs, kaut kas jādara, jāsāk ārstēt, jo savādāk būs vēl sliktāk. Jo mēs paši, tas celis, netiek galā pats ar tām problēmām. Tāpēc ļoti svarīgi aiziet arī pie speciālista, izrunāt tās lietas. Ja? Lai saprastu, kur tā problēma, viņi var gaidīt, viņi vajag ārstēt aktīvāk, mazāk aktīvi, ja? Un kādi būtu tie norādījumi. Ja? Jo bieži vien arī tā sāpes celī, gados jauniem pacientiem var būt arī pie ļoti lielām pārslodzēm. Ja? Vai otras lietas arī tiem, kas arī neslogo un piemēram, varbūt kustās pa maz, jo kustības atkal uzlabo apasiņošanu, ja, un apasiņošana ir ļoti liela nozīme. Gan kaulu struktūra izveidē, gan mīkstaudas struktūrām, tāpēc kustībām viņām vajag būt adekvātām, nevajag arī pārforsēt, ja, un tad būs labi. Un tāpēc tie akupresūras elementi ir ļoti svarīgi, viņi stimulē asinsritu un uzlabo mīkstos audus, un līdz ar to arī mazina sāpes. Vai pēc šūta meniska var atkārtoties plīsums pēc ceļa atsīšanas? Jā, varbūt. Jā. Var būt tā, ka arī var sašūt celi, var ļoti smuki sašūt artroskopiski, jā, un pie kaut kādām kustībām viņš atkal varbūt saplīst. Jā, un tad jāstāsta, vai viņš var iest sašūt atkārtot, ko vienmēr ķirurgs cenšas darīt. Jā. Nu, ja viņi nevar sašūt, tas plīsums paliks vēl lielāks, vai redz, ka nebūs nekāda sadzīšana, nu tad veic to menisku rezekciju. Par šlāteru mēs runājam. Jā. Atceramies, jā. 22 gadus ir izspiedis ārā šlāteris, kaut nesportoja. Tas ir normāli. Jā, diemžēl tur īsti neko darīt nevar, ja, jo tas laiks ir palaists garām, tas ir pusaužu laiks. Un, protams, var būt, tā kā es jau stāstīju, tāds kaulu apaugums ap tiem ceļiem, un viņš rada diskomfortu, varbūt ikdienas staigāšanā viņš nav tik izteikts, ja, bet problēmas ir tā, ka pacients grib apsēsties uz ceļiem. Un kā viņš apsēžas uz ceļiem, viss spiediens iet uz to vietu, kur tas izaugums ir, un tad līdz ar to rada izteiktu diskomfortu. Un arī bieži vien dziļi pietupieni, kur pateles saite tiek iespriegot, arī tajā momentos var radīt. Un bieži vien arī tie apaugumi, jā, arī pie staigāšanas rada iekaisums un sāpes. Tā kā tur jāstāsta, ja tie osifikāti pārāk lieli, varbūt tur ķirurģiskā ceļā bišķīt viņi jānoņem nost, bet tur jāstāsta individuāli, to nevar tā pateikt. Tā, kur mēs palikām? Jā, un tad mēs lokalizējam sāpes un saprotam no sāpju lokalizācijas, kur varētu būt problēmas. Tad mums ir 4 virzieni, uz augšu, uz leju, uz iekšpusi un uz ārpusi. Ja? Un, ko mēs gribējam pastāstīt? Mums ir 2 veidi produkti uz doto mirkli, teiksim 3 veidi produkti, ko mēs piedāvājam. Ir problēmas, kas ir saistīts ar lejasdaļas sāpēm. Šeit ir speciāls, es varbūt paņemšu sarkanu, jo, lai būtu kaut kā vizuāli atšķirtos šeit viss. Šeit ir speciāls akupresūras tādas korsetes mums tādas uztaisītas ceļiem, ja, kuros ir elementi, kas ārstē un uzlabo cirkulāciju visai apakšējai daļai. Mazina arī spiedienu uz tuberositas stībī iekaisums, un viņi iedarbojas arī uz locītavām un uz artrozēm. Mums ir pacienti, kuri jau lieto šīs ortos, un viņi atzīst, ka lietojot šīs ortos, viņi jūt daudz mazāk sāpes, kā tas ir bijis līdz šim. Tad ortoze, kas ir paredzēta sāpēm lejasdaļā, otra ortoze ir domāta tur, kur patella, ja, uz iekšpus ārpusi.
Šeit ir celim speciāla ortoza. Jā, man jau tik daudz ir sazīmēts, ka jau es nevaru saprast, kurā ir speciāla atvere. Un tā atvere paredzēta priekš tam, lai tā patēla pati nestaigātu riņķi apkārt. Varbūt es uzīmēšu pa jaunam, jo man liekas, ka mēs jau te sākam krāsot tik daudz pāri visam, kad nav vairs saprotams, pa ko mēs runājam. Tad varbūt uzīmēsim pa jaunam to celi. Tad augštilps, kā viņi sauc, femur. Jā. Apakšā mums ir tībija, jeb apakštilpa kauls. Un mazais kauliņš, kurš atrodas ārpusē, fibula. Ja? Un patēla. Ja? Tad, kā mēs dalījām? Mēs dalījām sāpes 4 virzienos. Uz augšu, uz ārpusi, uz iekšpusi un uz leju. Ja? Un, ja mēs runājam par ortozēm, tad mēs skatāmies. Tad ortoz, kad ja sāps ir ceļa locītavas līmenī vai zem, lietojam ortoz akupresūras korsetītes lejas daļai, kuras uzlabo mikrocirkulāciju. Ja ir problēmas patēles līmenī uz vienu vai uz otru pusi, arī tad var lietot speciālu ortozi ar caurumu, ja, kas ir paredzēta patēlai un speciāliem akupresūras elementiem. Un, ja ir sāpes augstāk, tad ir speciāla ortoze, kas ir paredzēta tieši muskuļu stimulēšanām. Un viņas visbiežāk izmanto sportisti, kad ir bijusi liela slodze, augšstilpa muskulis dikts saspringts, sāpīgs. Ja. Viņš rada uzreiz tādu relaksējošu, patīkamu sajūtu. Un mēs ar šīm 3 ortozēm nosinam pilnībā problēmas, kas ir saistītas ceļa locītavā. Tā, nākoši kaut kādi jautājumi var? Tieši jautājums, vai ir ortozes, ko var lietot, ja celim nav satura un plīsis menisks pirms operācijas? Jā, nu tas ir savādāks. Tas ir stabilizējošās, jā, un ja ir, piemēram, sēšu bojājums, tad, protams, tad ir vajadzīgs ortoz, kas tev ierobežo un safiksē. Bet, saprotat, katrai locītā vajadzīgs ir kustības, ja? Un šīs fiksējušās ortos ir vajadzīgas priekš tam līdz operācijas periodam vai kamēr sadzīs saiti. Ja? Jo, ja jūs visu mūžu lietosiet ortozi un kustības nebūs celī, vienkārši tas ceļa apasiņošana samazināsies un kustības ar laiku vispār pazudīs un beigās tas cels paliks stīvs un nekustīgs. Ja? Un vienalga, kā jūs gribēsiet viņu kustināt, viņš radīs sāpes. Tā kā kustībām ir liela nozīme. Bet, protams, specifiskās ortozes, kas ir domāts tieši, lai safiksētu celi līdz operācijai, tas ir bišķi savādāks. Šis ir vajadzīgs tieši, lai mazinātu sāpes, kad pacientam ir hroniskas sāpes, ar kurām viņi cīnās daudz gadus, un īsti operācijas vai kaut kādas cits līdzsvarums nav vajadzīgs. Ja? Ko nozīmē izsvīdums 4-5 mm biezumā celī? Jā, un tas ir labs. Es stāstīju, kad ir 3 lietas, ko celis mums ziņo, ka viņam kaut kas nepatīk. Un viena pirmā lieta ir kustība ierobežojums, kad celis nekustās tik daudz, cik grib, un parādās arī, kad staigā bišķī tā kā pieklibošana. Viņš sev saudzē bišķī. Tas ir viens, tad kustības izmainās, otrs parādās papildus šķidrums, tas ir sinovīts, jo cels var uzpampt. 4-5 minūtes nav daudz, bet dažreiz piepamps kārtīgi milzīgs cels, un tad jādur adat un jāatsūc viņš. Ja? Un trešais ir sāpes. Tad tas nozīmē, ja celī ir sinovīts, tas nozīmē, celī kaut kas iekšā nepatīk. Un kas pa iemeslu, tur var būt dažādāki. Menisks, artroze, infekcija, 101 lieta. Tā kā tur vajag saprast, kāpēc tas sinovīts ir. Jautājums, vai viņš paliek lielāks vai mazāks ilgtermiņā, ja? Kad viņš parādās, jo bieži vien tā ikdienā nav, bet kā pieliek lielāks slods, tā uzreiz tas cels piepams. Tāpēc tur ir jāskatās, kā katram pacientam individuāli. Kā ārstē hondropātiju? Hondropātija, jā. Nu, hondropātija ir tas, ko es jau sāku no paša sākuma stāstīt, ka tas ir skrimšu nodilums. Un skrimš, lielākā problēma ar skrimšiem ir uz doto mirkli ir sekojoša, kad nav tādas ķirurģijas vai viņu nevar aizstāt. Ja? Jo ja viņš nodils, tad vienīgais veids, ko darīt, tas ir likt endoprotēzi. Bet saprotams, ka ja ir bojājums daļējs
un nav izteikti artroza vai skrimša defekts liels, tad, protams, uzreiz ar tādu endoprotezēšanu nedara. Tad, ko var darīt? Bieži vien, ja ir lokāls kaut kāds skrimšļu defekts, ja, tad var paņemt celī arī no citām vietām to skrimslīti un pārstādīt. Ja. Tā saucās tāda mozaīka plastika un ir dažādas citādākas tur metodas, kā to skrimsli var apārstēt, lai uz kādu laiku viņš tur izveidojās. Ir arī tādas saucamās tunelizācijas metodas un vēl viss kaut kas. Tā kā skrimslis pats neatjaunojās, un līdz ar to šajā gadījumā ārstēšana ir konservatīva. Tas nozīmē izvairīties no lekšanas, skriešanas, tad ir speciālās blokādes, dažādi veidi, es teicu, ir plazmas blokādes, ir tur eļojošās blokādes, ir hormoniem blokādes. Jā, tad ir speciāli vingrinājuma kompleks, kas nostiprina saites arī ceļa locītavā. Jā, un, protams, pretējkaisu medikamenti, tas ir, kas ir diezgan efektīvs, jā, bet ilgstoši lietot pretējkaisu medikaments nav vēlams. Tā, jautājumi? Vai laimes slimības ietekmē tas kājas sāpes vai rastas sekas arī turpmāk? Jā, laimes slimība. Tas ir, jā, es nodarbojos ar mugurkaulu ķirurģiju un arī traumatoloģiju, un bieži vien pēc pārslimota laimes slimība bieži vien nāk pacienti. Viņi saka, sāp visas locītavas. Viena locītava, otra, trešā, ceturtā. Tieši godīgi, es neesmu speciālists, kas ārstē laimes slimību, bet no maniem novērojumiem, jā, ir laimes slimība blakus efekts, ka varbūt arī pēc tam parādīties tādas hroniskas sāpes locītavās, mugurā un dažādās citās vietās. Tāpēc tur jārunā ir ar speciālistiem, infektologiem, ja, un jārunā, jo tiešām laimes slimība var atstāt arī paliekošas sekas. Ja priekšējais saites var sen plīsušas, un menisks arī, un kā jau nevar iztaisnot, kādu ortozu varētu lietot? Ir tā, kad, protams, ja bojāt priekšā krustveida saite, tad, un jūs esat gados jauns pacients, tad viennozīmīgi jādomā par ķirurģisku ārstēšanu priekšējās krustveida saites atjaunošanu. Ja, jo kur ir problēma te priekšā krustveida saitēs, tad bišķi varbūt nodzēsīšu no sportozēm, ja, un varbūt arī uzzīmēšu, kā tas celis izskatās no vienas puses un ko tā saite vispār dod. Ir tā, kad ja mēs skatāmies no sāniem uz to celi, es bišķīt parādīšu. Viņš ir šādi izskatās, augšējais femurs, tas no sāna, ja? Un, teiksim, tā ir tībī pa vidu, ja? Un aiziet uz leju. Un te ir priekšā tā patēles saite, ja? Un šeit ir tās priekšējā un krustveida saite. Un ko viņa dod? Viņa stāv krustveidā, ja? Un neļauj tam celim staigāt uz priekšu apakaļ. Ja? Viņa neļauj celim staigāt uz priekšu apakaļ un notur stabilitāti. Ja? Viņa neļauj, tam celim viena saite, kad ir aizāties otra, viņa notur stabilitāti priekšēji mugurei. Un ja tā saite šeit ir pārplīsus, ja, tad tas cels sāk staigāt. Viņš sāk iet ārā no vietas. Un šajā staigāšanas mirklī, kad viņš lien ārā, viņš to skrimsli visu laiku bojā. Ja, un ar laiku var izveidoties tā saucamā artroza, un tas skrimšļu nodilums ātrāks. Ja. Un es ar to stāstīju iepriekš. Skrimšļs neatjaunojās, un līdz ar to ilgtermiņā tas var provocēt, kad vajadzēs likt endoprotēzi ātrāk. Ja. Protams, jāstāsta dažreiz, kad ir ļoti labs attīstīts muskuļu aparāts, ja, ceļa locītavai, un viņš kompensē to nestabilitāti, ja varbūt nav baigais sportists, ja, un tās aktivitātes nav izteikts, un muskuļu aparāts spēj kompensēt tās ceļa, lai nav izkrišanas, teiksim tā, kad staigā un liktos, ka tas cels tā kā izlec no vietas. Tad iespējams varbūt arī var nedarīt to, bet pārsvarā lielākā daļā, protams, tos krustveida saites vajag rekonstruēt ķirurģiskā ceļā, to dara artroskopiski. Un to visu var runāt ar traumatologiem atsevišķi. Ja? Un par to menisku tur jāskatās, ja? Viņš tur, kā viņš glābjams. Tāpēc uz doto mirkli vajag tiešām izvairīties no slodzes. Varbūt pat, ja tas cels tik daudz traumēts, varbūt var daļai kompensēt ar kruķu palīdzību, ja? Un sarunāt ar daktaru, kad var domāt par ķirurģisku iejaukšanos, ja tas ir nepieciešams. Bet to izvērtē speciālists. To nevar tā vienkārši pateikt. Vajag to operāciju, nevajag, un atkarībā no katra pacienta individuāli. Jā, un tagad pati interesantākā daļa. Pastīsimies, ko mēs esam sastrādājuši. Jā, un šeit mēs esam izvietojuši jaunos savus maketus. Ja? Un ko mēs varam pirmkārtām redzēt, mēs esam pielikuši jaunas krāsas.
Šeit es šoreiz demonstrēju tikai 2, bet mums ir vēl. Būs zaļā krāsa un būs dzeltenā krāsa, tā ka būs daudz plašāk tas krāsu apjoms. Un šeit var redzēt to, ko es stāstīju, ka šeit ortoze ar to speciālo caurumiņu patēlai. Viņa neļauj tai patēlai staigāt uz vienu uz otru pusi. Plus var redzēt arī, kad ir tie saucamie akupresūras elementi, kuri ietekmē muskuļus apkārt saites, ja, un uzlabo mikrocirkulāciju. Un šitas ir klasiskais pie sāpēm, kas ir celī, zemceļa, saite ar akupresūras elementiem, kad viņu lieto tādu sajūtu, ka to tās kājas paliek daudz vieglāks, un tu daudz, teiksim tā kā tu staigātu pa mākoņiem. Tā kā ļoti fantastisks sajūtas, tā kā tas tuvākā laikā būs. Ja interesē, jūs variet, mums ir telefons, jūs varat sazināties ar mūsu pārdevēju un tad atstāt savus kontaktus un kā būs pirmie paraugi pārdošanai, tā mēs uzreiz varētu jums arī viņus piedāvāt. Jā. Jā, telefons būs piesprausts klāt TikTokā. Jā. Tā kā tas ir viens. Jā, un, protams, mums būs arī pa elkoņiem un vēl papildus ortos arī mugurēm citās krāsās. Tā kā daudz jaunumu, pie visa mēs strādājam, attīstamies. Gribēju pateikt paldies tie, kas mūs ir atbalstījuši līdz šim. Es ceru, kad mēs spēsim arvien vairāk cilvēkiem pastāstīt un parādīt jaunos produktus un viņi varēs dzīvot bez sūdzībām un sāpēm.